Pirmā vēsturiskā Ķīnas kluba viesošanās arēnā Rīga noslēdzas ar viņu uzvaru un izcīnītiem 3 punktiem. Lai arī Rīgas Dinamo pirmie šovakar guva vārtus pēc Vitālija Pavlova metiena pa vārtiem, pirmais pieplakušās rīpas bija Pjotrs Šisļivijs, tomēr spēles turpinājums piederēja mūsu tālo austrumu viesiem. Pirmais vārtus guva mūsu bijušais Rīgas Dinamo spēlētājs Linus Videls, kur arī aicinājām pēc spēles uz interviju un vaicājām viņam par aizvadīto maču un par hokeju Ķīnā. This is your responsibility now to tell to our all spectators how did you won us today? We got the important goals in second period, I think. Like Riga were better than us in first one, but they only had 1-0 lead, and we got 2 important goals there, and the third one power play too. It was hard for them to come back after that. What was the thing that coach said you after the first period in the dressing room? It was a lot of stuff, but it's nothing I should take care with the camera. But it was nothing positive, I can tell you that. Is it something special to score against your old team, like your first goal? Of course it is. Like I had a good year here and liked it here, and like I know a lot of guys and like the crowd, so it's special to be back and it's special to score a goal. How it is to live and play now in China? It's different. It's far away, but it's a big experience. Like Shanghai is a really nice city, and it's fun to be on this journey with them. Have you learned something already in Chinese? No, it's only like ni hao. Like, ni hao? And like, all right, thank you. All right, thank you very much. Thank you. Spēles turpinājumā, diemžēl, lielākoties tika pārspēts Jakubs Sedlačeks, un brīdī, kad Rīgas Dinamo bija skaitliskais vairākums, treneru korpuss nolēma Jakubu nomainīt pret 6. laukumu spēlētāju un spēlēt lielo skaitlisko vairākumu 6-4, diemžēl zaudēts iemetiens, un 5. reizi ripa lido Rīgas Dinamo jau tukšos vārtos. Vēl viens godu vārds izdevās mūsējiem apspēlēt spēles 3. trešdaļā, kad precīzi bija Patriks Malens, bet tas bija arī viss rezultāts 2-5, bet pēc spēles uz interviju aicinājām pieredzējušo Rīgas Dinamo aizsargu Krišjānu Rēdli. Šodien tāda pirmā vēsturiskā spēle ar jaunpienācējiem Ķīnas klubu, kaut gan daudz spēlētāju loģiski ir zinām, bet kāda bija tā spēle priekš jums? Principā man jau patīk tādā ziņā, ka sākums labs, iemetām pirmie. Mēs jau teikt, vairāk mazāk kontrolējām arī milzīgi daudz tās iespējas, bet, protams, ja 2 golu mazākumā, 2 vairākumā ielaist, laikam, nav uz ko pozitīvi cerēt. Ar kaut ko viņi pārsteidz, nezinu, gatavojoties kaut kam savādāk nekā hokeju viņi piedāvāja šovakar? Nē, visu. Tādā ziņā mēs bijām ļoti gatavi, tas parādīja arī pirmais periods, to parādīja. Līdz ar to nekas tāds, tā laikam nevar teikt, bet, viņiem paveicās. Nē, bet tādā ziņā tiešām malači. Mēs tur arī tik daudz iespējas. Arī es teiktu, ka treneru plānu arī ļoti labi pildījām, arī izēja no zonas, pēc tam arī turējām viņus tur zonā. Nezinu, kaut kāds tas pēdējais metienu, nezinu. Realizācija, jā, bet kāpēc nav tā realizācija? Kas ir tas, kas pietrūks, teiksim, pēc tādas labas spēles, teiksim, ka tiešām līdz galam nocīnījāmies ar Mīnsku, šodien atkal tā kā labs sākums, bet nespēja noturēties līdz beigām? Bijām uz to pašu viļņu, viss kārtībā. Laikam, ja būtu atbilde, tad būtu savādāk, jā. Liepāja, Vējš, pilsēta, viss, kā būs, Amūrs, Tālija Austrumu, Vladivostok. Jā, vienmēr mums tur pozitīvas emocijas no Liepājas. Daudz arī uzvaras, cik mēs esam tur spēlējuši. Līdz ar to, spēlējam vienkārši pretinieku vārtiem tāpatās kā šodien. Tur mazāks laukums, lielāks iespējas vēl iemest. Paldies! 2 mājas spēles Rīgas Dinamo aizvadīs Liepājā. Šo ceturtdienu 10. novembrī tiksimies ar Habarovsku Samuru, bet sestdien 12. novembrī pie mums viesosies Oskara Bārtuļa pārstāvētais Vladivostokas Admirāla klubs. Nākamo spēli arēnā Rīga mūsī aizvadīs pirmdien 14. novembrī pret divkārtējiem Gagarinkaus ieguvējiem Kazaņas Akbars. Hokejs turpinās un mēs turpinām turēt īkšķus un atbalstīt mūsu Rīgas Dinamo.